Kukaiņu dzīve. Daudzas kukaiņu sugas dzīvo labi organizētās sabiedrībās, kur katram kukainim ir noteikta loma un darba pienākumi. Tādi noteikumi ir, piemēram, bitēm un skudrām. Bites dzīvo saimē. Saime mīt stropā. Katrai saimē ir sava bišu māte, jeb karaliene. Šī te ir bišu māte. Vislielākā bita, kas dēj olas. Darba bites visu laiku strādā. Šīs te ir darba bites. Tās nedēj olas. Bišu tēviņi jeb trani nedzīvo kopā ar saimi visu gadu. Trani nestrādā. To vienīgais uzdevums ir sapāroties ar bišu māti. Darba bites no zirgputekšņiem gatavo medu. Darba bites gādā par bišu māti. Tās rūpējas par bišu kāpuriem. Šeit re, kur viņš ēda. Darba bites būvē un labo šūnas. Šūnas tiek gatavotas no vaska. Šeit re, kur vēl medus tiek taisīts. Tauriņi. Tauriņš izdēj olas uz lapas. No katras olas attīstās kāpurs. Kāpurs ēd lapas, uz kuras dzīvo. Tad kāpuru apņem cieta čaumala, jeb kūniņa. Tās iekšā kāpurs attīstās par tauriņu. Pēc tam tauriņš saplēš kūniņu un pamet to. Skudrām tāpat kā bitēm ir organizēta sabiedrība. Skudru pūznī dzīvo 3 veidu skudras. Karaliene, kura dēj olas, tēviņi, kura apaugļo karalieni, darba skudras, kuras sagādā barību un rūpējas par karalieni un kāpuriem. Ko šeit viņi sagādā barību? Un nes uz skudru pūzni. Un te tālāk skudru pūzni jau saliek zirnekļi. Zirneklis auž tīklu no lipīga pavadiena, kas nāk no viņa vēdera. Tīkls zirneklim vienlaicīgi ir gan dzīvoklis, gan pieliekamais. Kad kāds kukainis ir iekļuvis tīklā, tas ārā vairs netiek. Zirneklis nekavējoties savelk pavadienu ap kukaini un apēd to. Neaizmirsti, ka zirneklis nav kukainis.